Esiet sveicināti atpakaļ podkāstā Ripu vārtos ar mūsu draugiem no Sinotipa sporta bāra. Kā ierasts, kameras šajā pusē pie mikrofoniem es, Rojas Krevels, mans kolēģis Dēls Mēnieks. Čau, Dāvi! Čau, Roja! Čau, skatītāji, klausītāji! Bet pirms mēs ierasto tādu kā intro taisam, apskatus un kaut ko, mums ir arī neliels jaunums. Mums pievienojies aizkadra balss. Sauksim mēs viņu par Tipiņu. Un Tipiņš ik pa brīdim potenciāli varēs iestarpināt kaut ko, padalīties savā viedoklī, uzdot varbūt kaut kādus, teiksim, tādus provokatīvus, dzeltenus, dunduku jautājumus, ja mēs tā varam nosaukt viņus, ne? Un redzēsim, kāds Tipiņš būs šodien. Jā, kāds viņam būs noskaņojums. Un, tā kā ja jūs pēkšņi dzirdat kādu nepazīstamu balsi, tīpaši jūs klausaties audio formātā šo ierakstu, nebrīnieties, tas ir mūsu jaunais kolēģis Tipiņš, kurš ik pa brīdim kaut ko piemetinās klāt. Ne? Un tāpēc arī es uzreiz iesaistīšos. Nebija gaidījis, ka viņš tā kā atsāks kaut ko runāt. Nu, labi. Sveiciens visiem, bet par hokeju un hokeju viedokli, protams, atstāšu Rojam un Dāvim. Bet es tikai par kontroversiālām lietām. Harijs Vitoļņš un ko. Paldies! Labs jautājums. Jā, Harijs Vitoļņš kontroversiāls man īsti nelikās. Bet nu labi, mācam tālāk. Jā, nenovēršamies no mūsu uzdevuma, no mūsu plāna. Un tā kā jūs redzējāt, grandiozais virsraksts šajai epizodei dopinga dēļ Uvis Balinskis spēlēs NHL. Vai atkal spēlēs, vai turpinās spēlēt? Tas ir interesants pavērsiens, jo pirms nedēļas likās, ka esam atkal strupceļā. Un gadījumās, ja tev treneris pasaka, vecī, tu būsi 7. aizsargs, tu nebūsi pieteikumā, tu spēlēsi tikai tāds, ja kāds sapisīsies un... vai satraumēsies, vai slikti spēlēs. Ja tev skaļi publiski intervijas laikā kaut kādam žurnālistam šitā pasaka, kā tu vari justies? Reāls jūt līdzi Uvim. Tiešām tādas ziņas, ko es negribētu dzirdēt kā sportists, ne? Tā ir, jā. Konkrētāk pastāstot mūsu klausītājiem, kā Eglats, tātad, es teiktu, viens no vadošajiem aizsargiem Floridā. Es pat teiktu, nekautrētos teikt arī NHL. Viņš tomēr bija augstu draftēts, augstu apmaksāts, tomēr tāds stabils aizsargs NHL līmenī. Jā, ir pieķerts lietojot dopingu. Dopings šajā ziņā nav publicēts kas, bet tā ir kaut kāda viela. Pats Eglats komentē, kad Eirons ir Eirons. Eiron. Labi, davai. Un respektīvi, viņš ir kaut kāds, viņam bija trauma, viņš lietojas kaut kādus medikamentus, lai ātrāk atvesaļotos, un viens no tiem medikamentiem nebija oficiāli atļauts. Tādā veidā iekļaujoties šajā dopinga sarakstā. Liekas, tik dīvaini. Iedomājies, ja tu ārstējies, tu jau savu galvu nedzer medikamentus. Būsim godīgi, ja tu esi traumēts, NHL, es esmu diezgan pārliecināts, ka ir ļoti liels stāvs ar doktoriem, fizioterapeitiem, ārstniecisko personālu, kurš tomēr pasaka, kādus tabletītus ēst un kādus nē. Interesants fakts, kad es strādāju ar kanādiešiem. Man arī bija tāds moments, ka tas bija fizio sagatavotības treneris, pienāk pie manis un saka, Dāvi, klausies, mums vajag šādu un šādas zāles, vai tu vari lūdzu viņus nopirkt? Tie bija ko tur atjaunošanās šķidrumiņi. Precīzāk nepateikšu. Bet viņš tev iedod konkrēts nosaukums? Jā, konkrēts nosaukums. Es aizbraucu uz veikalu, iedodu, tie bija kaut kādi populāri, nekas jauns. Es nopērku 2 kastītes, aizvedu viņam, un tad mēs dodamies pusdienās, un tas fizioterapeits Džeks pienāk pie manis un saka, Klaudāvi, liels paldies, ka tu atvedi, bet es neredzu, ka šie būtu licencēti produkti, ka ir jābūt certifikāta zīmītei, un tikai tādus es varu dot saviem spēlētājiem. Es saku, jā, bet rekur ir rakstīts, kad mēs skatāmies sastāvu to medikamentu, un viņi atbilst, patiesībā nekas slikts tur nav, bet nav šis certifikāta zīmīt virsū, un es braucu vēlreiz uz citu veikalu, lūdzu tieši to pašus produktus, tikai ar certificētiem tiem logo virsū, un, protams, es dabūju, un tad tos iedevu un tos izmet ārā. Tas sanāk, reāli kāds ir Džeks, kas tam sēko līdzi. Šī gadījumā tas bija tieši manā konkrētajā gadījumā fizioterapeits. Es neticu, ka NHL komandai, Stanley Kausa ieguvējiem nebūtu Džeks, kas pārbauda kādas ripiņas. Viņš ēd, es neticu, ka viņš mājās ir aizgājis uz vietējo aptieku, nopirks kaut kādu ibumetīnu kreiso, vai vienalga, šī gadījumā mēs nezinām. Tā kā šis ir liels fails no Egblāda izpildījumā, bet, kas ir pavērs ļoti plašas durvis tieši Uvim Balinskim spēlēt un rekur ielikt tajā
spēlēšanas vilcienā. Jā, pieminot to, komentējot to teikto, es pieļauju, ka īstenībā viņš varbūt arī pats ir nopircis. Jo es zinu, ka latviešu spēlētāji, piemēram, viņiem ir vasaras periods, kad viņi nav ar komandu, viņi paši uz savu galvu, uz savu pieredzi, vēsturi nopērk kaut ko. Nē, nu labi, bet būsim godīgi. Tu esi Latvijā, tu pieņemsim aizēji, būsim godīgi, cik Latvijā ir tādi reāli specializētie veikali. Tu nezini, tur Trūfits, nezinu, tur vēl kaut kādi ir veikalos, bet tu jau arī nepērci pilnīgu no-name brandu. Manuprāt, ja tu esi sportists, tu zini, tur firma X, tad tu vari arī Latvijā nopirkt to pašu firmas X, un plus mīnus tam sastāvam ir jābūt vienādam. Protams. Tikai mēs Latvijā jau arī iepērk no kaut kādiem ražotājiem, tiem pašiem, kur komanda ikdienā. Ja tu zini, tu esi lietojis produktu X, tad arī viņu off-seasonā vari nopirkt un lietot to produktu X. Tāpēc liekas dīvaini, ka tik augstā līmenī var pieļaut arī šāda veida kaut kādas tādas kā kļūdiņas. Šī ir ļoti smaga kļūda, jo diskvalificēts Eglots ir uz 20 spēlēm, un tas ir smagi. Jā. 20 spēlēm, tālāk pastīsimies. 20 spēles dod reti NHL. Ir kaut kas, ir jāsver diezgan liels ziepes, lai tiktu pie 20 spēles. Viņš izlaidīs visu regulāro sezonu un kaut kādas pāris spēles play-off sākumā. Jā. Tieši laiks, lai Uvim iespēlētos. Viņš iespēlētos, un varbūt kāds tikmēr vēl satraumētos un vēl dot iespēju saglabāt vietu sastāvā. Bet šis ir briesmīgi no Eglēta puses, bet mums kā Uvi Balinska komandā esošajiem, jo mēs jau varbūt negluži esam Floridas Panthers komandas komandā. Mēs esam Uvi Balinska komandā, un mums vajag, lai viņš spēlē. Bez Uvi Balinska mums Floridas Panthers nesilts ne augst. Tā, godīgi, vismaz man, jo es neesmu tieši Floridas Panthers fans. Bet, ja es būtu ļoti priecīgs arī par maiņas darījumu, ko ieguva Floridas Panthers. Jā, tu gribi ķerties klāt, varam uzreiz. Man liekas, kaut kā viņš tā ļoti forši. Mēs varam pāriet tālāk tieši uz vienu no skaļākajiem maiņas darījumiem šajā maiņas darījuma perioda noslēguma tajā spēlē. Kas saista tieši Balinska komandu? Jā, tieši tāpēc, kā es jau minēju, Balinska tur spēlē, un tāpēc tāda arī, būsim godīgi, citas komandas kapteiņa pievienošanās, Es nezinu, laikam varbūt nevar teikt, ka ir liels retums, bet tomēr, ja tu aizmaini savu kapteini, tas ir kaut kāds rādītājs arī par komandu, kas šķirās no savu kapteini. Jā, tā kā, es nezinu, tu pieminēji, ja Bostonā atdeva savējo kapteini Marčānu, kurš tagad spēlēs Floridā, par to saņemot īsti neko, teiksim tā. Jo otrais rauns, conditional, otrā raunda izvēle 27. gada draftā, grūti teikt, cik objektīvi tūlīt ātris iegūlēšu, tikmēr var parunāt par viņa līguma ilgumu. Jā. Tas noteikti Floridē ir labs pastiprinājums. Zinu, tāds cīnītājs vienmēr ir ļoti noderīgs. Man liekas, viņš ir spēlētājs, kuru tu gribi savā komandā, bet tu negribi spēlēt. Nē. Viņš ir tāds, jā. Floridai vēl bija maiņas. Pirms tam viņi vārdsargus aizmainīja un saņēma. Viņi aizmainījuši Čikāgu savējo, nezinu, jauno vai nē. Jā, viņam šogad beidzās, kas tev pārtrauc, Bradam Maršandam līgums līdz sezonas beigām. Tas nozīmē, ka tikpat potenciāli viņš nospēlēs sezonu Floridas Panthers, izcīnīs Stanley Kausu vai nē, tas ir cits jautājums. Un pēc tam viņam būs atkal iespēja pievienoties jebkurai citai komandai. Jā, es domāju, gan jau, ka viņi pagarinās, ja viņš jau nav pagarinājis. Pagaidām nav. Es lasīju, ka Florida viņam piedāvā, tas bija baumas, ka grasās piedāvāt vairāk nekā Boston. Boston bija gatava dot 2 gadus, un tur bija šī mazāku algu, bet Florida gatava dot 3 gadus un lielāku aldziņu. Skatāmies to, ka viņš tajā algu griestos aizņems 6,1 miljonus. Tagad ir runa par kaut kādiem 2,5–3 miljoniem gadā. Vispār es skatos, ka viņš jau spēlē cik 11 gadus? Daudz. Jā. Viņš iepriekšējais līgums bija no 2017. gada. Parakstījis 8 gadu līgumu. Kopējo vērtību 49 miljonus. Labi, tas ir pirms nodokļiem, bet, ja tāpat 50 miljonus sadala uz pusi, 25 viņš ir nopelnījis 8 gadu laikā. Neslikti. Jā. Tad mēs varam pieminēt, manuprāt, visa treida laika lielāko
šo darījumu maiņu, kurā tika iesaistīts Rantanens. Viņu ceļš bija garš no Kolorādo uz Karolīnu un no Karolīnas uz Dallasu. Un tā tad mēs tieši runājam par pēdējo, ka Karolīna mainījās Dallasu. Tātad Rantanens aizgāja uz Dallasu, ko jūs trešo reizi saku. Pretī Karolīna saņēma Loganu Stankovenu un vēl 4 draft pikus. Respektīvi, Dallas samaksāja dārgi par šo. Zini, man patika tajā momentā, kad Rantanens bija Hurricaneos. Man patika, ka tur bija tāds teksts, tīpaši, kad viņš no Hurricaneiem pievienojās Dallasai, ka īstenībā uzvarētājs ir Džeks Roslovīks, kurš atdeva uz 14 spēlēm 96. numuru Rantanenam, pretī saņemot Rolexu. Nu, jo bieži vien spēlētāji spēlēt tur ar noteiktiem numuriem, un Džeks Roslovičs piekāpās, saņemot Rolex 14 spēles, un pēc tam izmainot prom Rantanenu. Viņš dabūja apakaļ savu numuru, bet Rolex tā pie viņa palika. Es domāju, ļoti labs darījums Roslovičam, un es arī gribētu tā. Pie Rolex. 14 spēles ar pacietīs. Jā, 14 spēles pacietīsies. Vajadzētu varbūt pēc tam iegooglēt, kā viņam veicās ar to numuru, ko viņš paņēma vietā uz 14 spēlēm, bet pēc tam viņš atgriezās atpakaļ. Maiņas trade deadline uzvarētājs Džeks Rosloviks. Rolex ieguvējs. Un tālāk virzoties, Bostonas Bruins bija super aktīvi. Mainījās šurpu turpu visādiem spēlētājiem. Vairāk, teiksim, iztirgojās ar saviem spēlētājiem un saņemot pretī kaut kādus jaunākus spēlētājus. Jo tas pats Keisijs Mitlsdēts, kurš pievienojas Bostonai no Colorado, viņš ir jaunāks par prom aizgājot Čārliju Koilu. Un rekura viņi arī saņem otrā raunda izvēli 25. gada draftā. Tas nozīmē, ka es domāju, ka Bostona sāk kaut kādu potenciālu rebuildu, tādu kā pārbūvi. Tieši uz to es arī virzījos. Jā. Jo tāds tā kā baltais karoks izkārts Bostonā, kas ir negaidīts. Viņi nav tālu. Mēs tā sakām, baltais karoks. Varbūt viņi domā savādāk, un viņi tūlīt saņemsies. Jo, ja mēs tā skatāmies, Nashville Predators šogad baigi sakomplektējās, savāca sastāvu un vienkārši piekrāmē bikses un nekur netika. Mēs pateiksim, Boston Bruins nekur netiks. Lūdzu, un varbūt viņi beigās ar visiem jaunajiem džekiem, ar jaunajiem tiem, kurus mēs jau sakām, norakstam un rebuildu iesākušo sastāvu, varbūt viņi iesprauksies. Kurš lai to zina? Virzoties priekš, jā, tieši runājot par wildcardiem, Boston turpatās vien ir, lai tiktu playoff zonā iekšā. Jā, jo šobrīd skatāmies aptuveni 60 spēles, 66, 82 jāspēlē, 11 spēles vēl ir palikušas. Viss tur var mainīties. 2 punktu starpība apstāties. Jā, es domāju, tas trakais tāds skrējiens būs līdz pašam pēdējai, es domāju, regulārās sezonas dienai. Es domāju, tā wildcard pozīcijas vēl pamainīsies. Es domāju, ka mums būs ļoti interesants tāds kā regulārā sezonas noslēgums, ko es nevaru atcerēties pēdējais, ka mēs esam tā runājuši par kaut kādām tādiem wildcardiem, ka tiešām ir daudz par ko runāt un daudz ko sekot līdzi. Jo tā paskatās, nav jau nekas traks. Tur var pamainīties kapitāli viss. Jā, un tas, kas mūs skar tieši latviešus, dotajā brīdī, ja šodien beigtos, tad Kolumbus ir playoff zonā, kas būtu apsveicami. Jā, bet atkal pretēji ir Vancouver ir pirmie tiešais strīpas. Jā, bet viņiem ir vienāds punkts skaits, par vienu spēli vai. Jā, bet ja šodien beidzās. Ja šodien beidzās, jā. Tad jā, bet tur visas komandas pasties. Tur mīkšķis, lai abas komandas tiek, protams, jā. Noteikti, mums jau tas būtu vajadzīgs. No otras puses, varbūt neturam mīkšķis. Klausies. Varbūt neturam mīkšķis, gaidām visus atpakaļ uz izlasi. Pasaules čempions Zviedrijā, zinu, daudzi brauks man pazīstami, zinu, kā tomēr gribās, lai mums ir labs sastāvs. Kāda jēga tur Vancouverē varbūt playoffā? Labāk paņemam Bluegeru, Šilovu, paskaties, būsim godīgi izstāst, ka Philadelphia Flyers arī nekur netiks. Tas nozīmē, ka mēs ar Rodrigo Ābolu pasties diezko labi. Zin, kā, ja vēl beigās Kolumbus izslīd ārā. Izņemot Girgensons. Jā, jo Girgensons izstāsta, ka laikam tomēr spēlēs tajā playoffā.
Dzirdēju arī, ka viņš Tampa Bay Lightning tiek uzskatīts par tādu melno zirdziņu, kas atkal kā vienmēr var izšaut un potenciāli pacīnīties arī par Stanley Kausu. Un izmantot Balinski, protams, arī. Jā, protams, Balinskis, jā, pasaules čempions laikam, pie tāda standarta situācijā netiks. Ja viņš būs pasaules čempions, tad būs noticis kaut kāds fiasko, un tas būs kaut kas, ko mēs nebijām plānojuši. Bet es gribu atgriezties pie tā, ko es teicu, ka Girgensons šogad potenciāli pirmo reizi savā garajā NHL karjerā spēlēs playoff, un tas būtu ļoti skaists stāsts, ka pirmajā piegājienā izcīnīs Stanley Kausu. Tas būtu ļoti skaisti. Skaties, Uvis pirmajā sezonā izcīnīja Stanley Kausu. Labi, tur var runāt, cik daudz viņš spēlēja, bet pirmajā piegājienā pie Stanley Kausa tikt, tas nav tāds biežs notikums Latvijas hokejā. Tas nav. Bet, manās prognozēs es neesmu neko mainījis. Kā sezonas sākumā teicu, ka Florida un Vegas manās acīs ir potenciāli. Diezgan neoriģināli, vai ne? Viņi pagājušajā gada fināls, ja nemaldos, aizpagājušajā gada vēl. Florida visu laiku tur finālā spēlē pēdējos 2 gadus. Un Vegas arī visu laiku tur pie fināla, tā kā nevis bet viņi bija finālā. Tu saki Vegas un Florida. Jā, tie bija tavi pīki. Interesanti, ka tu nepiemini Winnipeg Jets, kas aizveda ļoti pārliecinošu sezonu. Dallas Stars, kas pievienoja tikko. Dallas Stars. Paskaties, viņi pievienoja reāli, ar to mūsu pievienoto pašu Rantanenu un ļoti labu sezonu aizveda. Tie paši Colorado Avalanche, manuprāt, kļuva stiprāki ar to pašu Necas pievienošanos, Nečas un nezinu. Tu tā ļoti daudz komandas nepieminēji, kas, manuprāt, ir pieminēšanas vērtas. Ir pieminēšanas vērtas, bet es domāju, ka viņi sadursies vai nu pret Vegas, vai nu pret Floridu. Redzēs. Es jau esmu tikai, lai ir interesantāks tas viss pasākums. Un, ja šogad uzvarēs kāda cita komanda un fināls būs citādāks nekā ierasts, tas jau būtu skaisti, nevis kā OHL, ja? Latvijā. Cik skaista pārēja no pasaules stiprāko līgu uz mums tuvāko hokeja līgu, Optibet hokeja līgu, Baltijas čempionātu. Mēs arī šo epizodu noslēdzam. Beidz, tipiņi, šitā nevar. OHL, tas ir burvīgs stāsts par hokeju. Pirmo reizi OHL pastāvēšanas vēsturē mēs varam pateikt, ka patiešām īsts Baltijas atklātais čempionāts, jo playoffā ir kvalificējušās 2 Latvijas, 1 Igauņu, 1 lietuviešu komanda. Tā kā pilns rosols ar Baltijas valstīm. Roi, tu taču zini, ko tas nozīmē. Tas nozīmē tikai un vienīgi to, ka Latvijas hokejs ir nokritis zemāk par pagrabu. Skaidrs teiciet. Bet no otras puses, ja mēs runājam par šo, no vienas puses, vai mēs varam nepiekrist tipiņam? Jo padomā pats, pirms pāris gadiem mēs vienkārši nopērām visas kaimiņu valstu komandas. Šogad Abražājās arī jaunpienācēji un tā. Labi, tad man ir provokatīvs jautājums. Vai šis ir vājākais Latvijas atklātais čempionāts hokejā, kāds jebkad Latvijas hokeja vēsturē ir bijis? Jo, ja mēs salīdzinām, kas savulaik bija ASK Ogre laikos, Rīga 2000, pēc tam Mogol Kurbats, un šobrīd, principā, tāds veterānu un amatieru čemps. Skaļš pieteikums. Godīgi. Tu atbildēsi, vai man sāk? Sāc tu. Es lai sāku. Zini, kā interesanti visās... Mēs novirzījāmies no NHL vispār. Aizmirstam to NHL, mums ir jāaizstāv pašmāju gods. Bet paši tur tās komandas menedžeri, Latvijas Hokeja federācija tur pozicionē, ka baigais līmenis tā tālāk. Mans subjektīvais viedoklis ir tāds, ka šis varētu būt viens no, es negribu teikt, ka sliktākais gads līmeņa ziņā, bet varētu būt viens no. Es jūtu, ka Dāvis uztraucās, jo tās, kā viņš sit roku pret datoru, ir dzirdams arī pārējiem klausītājiem. Dāvis, Protams, ka es uztraucos. Tas ir iegājis ļoti dziļi savā domā, saproti, un es domāju, ka šī tēma ir interesanta, šis jautājums ir aktuāls, bet vai mēs varam to, ka lietuvieši un igauņi ir pielikuši, vai varam secināt to, ka latvieši ir palikuši vājāki? Es domāju, ka nē. Es domāju, ka jāskatās bišķi savādāk, jo, ja mēs paskatīsimies uz to pašu Mogo sastāvu, tur spēlē Ginsmējas Sotnieks,
Želbovskis, kurš ir. Viņiem visiem ir 40 gadi. Jā, bet tomēr tas ir līmenis. Tie ir džeki, kas varētu mierīgi. Es domāju, Gins Mei vēl joprojām mierīgi varētu uzspēlēt kādā Vācijas 2., 3., 4. līgā, tajā pašā Alpu līgā. Es ticu, ka viņš varētu spēlēt. Un tikko intervijā, man liekas, tas pats Girts Ankipāns teica, ka, ja izlasē iztrūks arī, ka Krišjāns Redlis savos 43, ja nemaldos gados, viņa prāt, labi, varbūt viņš bija pumpē, viņam riepas un tā, bet tāpat laikā viņš teica, ka viņš mierīgi varētu iekļauties izlases sastāvā un kaut kādu lomu aizpildīt. Bet, labi, es vairāk par to, ka paskaties lietuviešu komandai. Tiešām domāju, ka viņš varētu spēlēt Latvijas izlasē. Es domāju, ka viņš nespēlēs, bet vai viņš varētu? Es domāju, ka viņš 3. aizsargu virknējumā kaut kādu lomu varētu pildīt, es ticu. Es domāju, ka varētu. Pastoties, kā viņš virslīgā spēlē, es ticu, ka viņš varētu. Bet tu nevari virslīgi salīdzināt ar izlasi, kur spēlē visi Eiropas labākie spēlētāji. Es piekrītu, ka nevaru, bet es saku, vai viņš varētu atsist savas, 5, 6, 7 minūtes? Ticu, ka varētu. Es ticu, ka varētu, īpaši viņš aizdīt vēl pārbaudas spēles, kāpēc viņš nevarētu. Es domāju, viņam ir pietiekami liela pieredze. Viņš arī fiziski ir bijuši mogo testi. Var apstīties, bija video tikko OptiBet Hockey Leagues Instagramā. Video, kuru tieši stāstīja par fiziskiem testiem, ka viņš ir ļoti fiziski labā kondīcijā. Un es ticu, ka viņš ne jau 30 minūtes, 25, 5, 9. 5 līdz 9 viņš varētu nospēlēt kā 3. maiņas aizsargs. Bet es biju novirzījos no tēmas. Es gribēju pateikt to, ka OptiBet Hockey līgā cilvēku kvalitāte kaut kādā ziņā aug. Jo pasties, Zemgale ir piesaistījis leģionārus, lietuviešu komandās ir gan Slovāki, kas tur vēl kanādieši ir. Labi, mēs varam runāt par kvalitāti, bet vienkārši runāt par to, ka ir leģionāri, kas atšķaida to vietējo spēlētāju kvalitāti. Es domāju, ka pat ja tie nav top līmeņa leģionāri, viņi tāpat ceļ vietējo līmeni, kaut kādā ziņā to kaut kādu piegājienu tam visam un padara to līgu bišķīt nopietnāk. Tur ir Slovāki, tur ir Somi, tur ir kanādieši, kā jau iepriekš minēju. Tomēr ir tas bišķīt sastāva atšķirības komandās, jo skaidrs, ka ja tur spēlētu tikai vietējie spēlētāji, tīpaši lietuviešu komandās, varbūt tas nebūtu tur tik konkurētspējīgs, bet ja mēs paskatāmies šobrīd, ka Prizma, manuprāt, ar nemaz tik sliktu sastāvu priekš OHL līmeņa nespēja tikt playoffā, tas jau arī ir rādītājs, jo ja mēs pasauksim Prizmas sastāvu uzvārdus, man liekas, priekš OHL līmeņa tur ir ļoti atbilstošs sastāvs. Ok, satraumējās tur Brahmanis, Bērziņš, Bīriņš un tur vēl vairāk līderi bija izkrituši pa vidam, bet tāpat tur tie pārējie uzvārdi, kas spēlēja, manuprāt, priekš OHL līmeņa ir atbilstoši komanda, un viņi netika playoffā. Es pat to vairāk. Ok. Es nezinu. Es vienkārši domāju vēl projām par to izlasi un Krišjānu. Protams, tas nekad nenotiks, bet es ticu, ka viņš varētu nospēlēt tas savas 5 līdz 9 minūtes. Es ticu, ka viņš varētu. Un tīpaši, ja mums jāspēlē, es neatceros, ar ko mums šogad ir grupā jāspēlē, bet pret tādiem itāļiem, poļiem, kāpēc viņš nevarētu? Skaidrs, ka varbūt pret kanādiešiem, tur Zviedriem, amerikāņiem būtu grūtāk, bet es ticu pret to komandu. Vai viņš varētu izkonkurēt citus aizsargus? Tas ir cits jautājums. Tas ir cits jautājums, kuru es ticu, ka tad es domāju, Harijs Vitoļņš labāk 3. maiņā paņems kādu, Somijas augstākajā līgā spēlējošo aizsargu vai kādu citu. Ja mēs runājam par tādu iespējas došanu 3. maiņas aizsargiem, kas spēlē mazāku lomu komandā, bet ja mēs runājam, vai viņš varētu, es ticu, ka varētu. Labi, varbūt izklausās, ka es tagad esmu OHL tāds kā aizstāvs, jo es esmu arī redzējis šogad vairāk. Tipiņš vainīgs šitā jautājumu protams, vainīgs bija šī uzvedināja mūsu uz kontroversiālu jautājumu, vai Krišjāns Redlis varētu spēlēt izlasē. Bet mums nākamais ir arī diskutējams. Par izlasi? Ar izlasi saistīts. Ar izlasi saistīts. Jā. Tātad Traumaks, karsts uzvārds. Uzvārds ne tikai Latvijā, bet arī Čehijā. Un es pieļauju arī ne tikai Čehijā, bet arī kaut kur pāri okeāniem, kā mēs runājam, kādā blociņā gan jau ierakstīts. Jā. Ļoti interesanti, ka šī nav mūsu ideja. To mēs esam nošpikojuši no cita podkāsta, kur tieši Kaspars Daugiņš runāja ar Freibergu par to, ka, kā jau mēs iepriekš minējām, Boston ir veikusi tādu kā mazo izpārdošanu savā sastāvā, aizmainot kapteini un vēl tur vairākus spēlētājus. Traumaks ir spēlējis Boston Bruins tajā farmklubu sistēmā.
AHL un ECHL. Viņš tur ir pārbaudīta vērtība. Jā, varbūt viņam tajā brīdī nedeva iespēju, bet būdams Čehijā rezultātīvākais. Jā, viņam beigās bija diezgan nopietna ceļa trauma, un tur bija daudz, kas nesastājās tā kā vajag, un nepaveicās, teiksim tā, bet tā jau ir tā hokeja karjera, ka visam ir jānostājas un jāpaveicās, un jābūt pareizajā vietā, pareizajā laikā un veselam. Tā kā varbūt būs vēl viena iespēja viņam tieši Bostonā, ja mēs skatāmies varbūt bišķi plašāk. Viņš ir bijis arī, ja es pareizi atceros, Vankūveras attīstības nometnē, Ottavas Senators attīstības nometnē. Tā kā ir arī kaut kādas citas organizācijas, kurām viņš ir pieskāries kaut kādā savā karjeras laikā. Viņu redzes lokā. Jā, ir bijis vismaz tā kā es domāju, saistīts. ka tagad arī gan jau ir atgriezies. Es ceru un ticu, jo pastamies, ja Uvis Balīnskis ir gadu vecāks. Viņš ir 96. man liekas, Traumaks 97. Skaties, Uvis spēlē jau 2. gadu NHL. Sanāk, ka viņam, ja Edvards šogad pārcelt, pēc šīs sezonas pārceltos uz Ameriku, tad viņš būtu tajā pašā vecumā kā Rodrigo Abols. Pareizi? Jā, jo Rodrigo arī 96. Varētu būt. Bet es varu kļūdīties pa 1-2 gadu. Okay. Es ticu, ka kaut kādus zvanus viņš varētu saņemt, bet tā kā mēs runājam, ka potenciāli viņam jau ir noslēgts līgums ar Čehijas citu komandu, jautājums, vai viņam tur ir iekļauti tie NHL exit klauzi un iespējas pievienoties NHL komandai par izpirkumu maksu vai par kaut kādiem citiem nosacījumiem līgumā, jo līgums jau neviens baigi nepublicē un nosacījumiem baigi nedalās. Jā. Kas ātri googlēja. Jā, Abols mums ir 96. gada 5. janvārī dzimis. Skaisti. 29 gadi. Atgriežoties pie Traumaka jautājuma. Ja jau mēs Ābolu pieminējām, viņam ir otrais gols. Ja mēs tā ātri pieskaramies Ābolam, viņš ir izsaukts atpakaļ tieši pēc mūsu epizodes izsaukts uz NHL, iemetis savus otros vārtus, 3. rezultātivitātes punkts. Super! Viņš mēģina nostiprināties. Viņš tur gan nospēlēja ļoti maz, man liekas. Pēdējā spēlē tur bija kaut kāds 5 minūtes. Bet viņš ir tur un, zin kā, viss iespējas aizturēties. Tas jau pats svarīgākais. Iespēja ir dota un viņš var spēlēt. Jā, 5 minūtes. Jā, tas nav baigi daudz, bet 5 minūtēs un gūt vārds. Tas ir daudz. Tas ir patīkami. Ja viņš spēlē 24 vārdus, viņš iemes pēc manas matemātikas. Pēc tavas matemātikas, kur ir ticu pareiza un visticamāk arī objektīva, kuru mēs arī viņam novēlam. Ja mūs klausās Tortorella, paklausies Dāvs Mednieks, ir bijis Kanādas izlases komandas sastāvdaļa. Ja viņam ir šī tik ģeniāla doma par to, ka 5 minūtēs 1 gols, tad dod 20 minūtes būs 4, es domāju, ka šeit īsti nekādas pretrunas nav. Loģiski, viss pēc faktiem, pēc matemātikas, pēc statistikas, un maucam. Bet par Traumaku mūsu jautājums šodien ir mūsu klausītājiem. Jā. Vai viņi saskata, ka Traumaks varētu nākamgad iesākt NHL, AHL? Es nedomāju, vai parakstīt. Pagaidi. Tagad varam parunāt, vai viņam būtu jēga braukt atkal ar 2-virzienu līgumu uz NHL? Noteikti, ka nē, bet kur Ābols jau aizbrauc 2-virzienu, ne? Nē, viņam ir 1-virziena līgums, tikai, manuprāt, viņam ir 1-virziena līgums, kurš viņam atļauj spēlēt AHL tikai par 300,000, man liekas, tur kaut kā. Viņam tur bija liels cipars par AHL. Tā es skatos ātri. Jā, bet es vienkārši domāju, vai tu brauktu Traumaku vietā ar 2-virzienu? Nē. Ir tīpaši, ja mēs zinām, ka viņam visticamāk tagad uzlabotais līgums Čehijā potenciāli labāks nekā Kladnot bija. Vai tu brauktu ar 1-virzienu? 2-virzienu. Es nezinu. Kaut kādā ziņā. To, ko es sapratu par Ābolu runājot, klausoties viņa tēva interviju, ka viņš tāpatās spēlējot AHL nopelna vairāk nekā Zviedrijā. Potenciāli varbūt tā arī varētu būt. Tad beigās tas tā kā win-win situācija. Bet viss ir atkarīgs, kurā štatā tu esi. Jāpaskarās, kāds ir Filadelfijas štatā, tas state income tax un kas tur ko tur. Jo Zviedrijā spēlēt, viņš jau plus mīnus to visu naudu saņem uz rokas. NHL viņam vēl no tā cipara, kas ir rakstīts, ir gandrīz pusi jānorēķina nost. Tāpat, ja tas ir, kur mēs runājam 300 AHL, 300 kaut ko AHL spēlējot, puse nost,
150. Nu, jā. Interesanti. Es domāju, ka Zviedrijā bija vairāk. Jā, bet kur viņam Rodrigo signed vienu gadu 775 kontrakts ar Philadelphia Flyers, kur ir garantēti 775,000. Tā ir garantija. Nu, jā, Tāds tas nozīmē, ka viņš nevis saņem 150, bet pusi noņemam nost ap 400. Nu, jā, tas nozīmē, ka pat Tas jau ir ticams. Viņš noteikti vairāk nopelna nekā Zviedrijā. Nu, jā. Interesanti. Nu, labi. Mums jāpiezvan pašam Rodrigo jāuzpras. Jā, pasaka, cik tu pelni klausies un cik tev nodokļos atskaita Amerikas valdībai bija jāsamaksā par visu šito. Labi. Kas mums vēl ir? Par traumaku? Nu, par Viņš traumaku? nākamgad brauc uz Ameriku vai ne? Jā, nu, atrādīties. Noteikti to. Es neticu, ka viņš brauks atrādīties. Viņam ir 20, nākošais sezona būs. Viņš ir pietiekami atrādījies. Jā, viņam nākošais sezona būs 29 gadi. Tieši tikpat, cik šobrīd Abolam. Ko viņš vēl īsti brauks tur kādam atrādīties? Nu, vai nu viņam ir jābrauc cīnīties par vietu NHL sastāvā? Tad tu saki, vai nu parakst, vai nu neparakst. Es jau gribētu. Tu saki Bostonu? Nu, Bostonā ir tāda komanda, kas, kā saka, makes sense. Nu, loģiski, viņš tur ir bijis, AHL sistēmā spēlējis, nezinu, potenciāli vairākus spēlētājus. Jāpaskarās, cik viņš ir no tur vispār ir palikuši no tiem, ar ko viņš ir spēlējis. Bet sistēmu viņš zina, pilsētu viņš zina, iejusties viņš tur varēs. Viņš jau būs kā vietējais, viņš tā kā arī mācījās Meinas universitātē, kas ir netālu no Bostonas. Nu, tā kā viņš tur ir savējais. Ja viņi tagad aizvedīs, nezinu, uz Ottavas senators, kur pēc viņš bija tajā attīstības nometnē, nu, tas jau ir pilnīgi kaut kas cits. Bet vienkārši jāskatās. Florida nav redzes, vēl kā domā. Nu, jāpajautā ir Alfam Bukartam. Viņš jau tur fīrētājs galvenais latviešu uz Floridu. Nu, būs interesanti. Respektīvi, būs ļoti interesanti vasara. Nu, mēs gribam redzēt, mēs novēlam, mēs gribam vēl vienu NHL spēlētāju, mēs gribam vēl vienu džeku, kurš ir būs godīgi diezgan lielā vecumā. Nestandarta vecumā pierādījis to, ka jāseko saviem sapņiem, nedrīkst padoties un smags darbs atmaksājas. Jo, kā arī viņš tur teica kaut kādā intervijā, ka viņš ir ar smagu darbu. Viņš nav bijis talantīgākais nekā tur jauniešu vecumos, bet vienmēr ar smagu darbu un neatlaidību ir sasniedzis visu to, kas viņam šobrīd ir. Redzēsim, kāds arī būs noteikti pasaules čempionāts, kas noteikti arī kaut ko var būt potenciāli liks kādam skautam aizskatīties, nezinu, dziļāk pavērot, paskatīties, ka statistika ne tikai spēlējot vājākajā, otrajā vājākajā šogad Čehijas līgas komandā nav kaut kāda, sakritība vai nejaušība. Turpinot par latviešiem, mums balvas apbalvo mūsu puišus arī ne tikai Čehijā, kā Traumaku, bet mums ir divi vārdsargi. Jā. Bet man liekas, baigi labs gads īstenībā, ja tā padomā. Čehijā labākais, rezultīvākais uzbrucējs. Divi vārdsargi. Vācijas labākais un Slovākijas labākais vārdsargs. Un Mitens, ja? Mitenam vēl viens vārdsargs, kurš Slovākijai arī ļoti labu sezonu aizdīja, kurš arī saņēma tur balsojumā, bija Grīgals. Tā kā mums, ja mēs vēl paskatāmies, mums ir Šveices. Kā pastāstīt klausītājiem par to balsošanu? Varbūt, tur bija interesanti, ka bez Mitena pirmo vietu balsojumā saņēma tikai Gustavs Grīgals. Tā kā vienīgais vārdsargs, kurš nebija tur balsojumā, kurš nebija Mitens, kurš uzvarēja, bija otrs latviešu vārdsargs Grīgals. Tā kā ļoti interesanti ir paskatīties to, ka, ja mēs arī iepriekš minējām, ka Šveices otrajā līgā MVP saņēma arī Toms Andersons. Paskaties, mums katrā līgā ir diezgan labi spēlējoši spēlētāji. Es domāju, Harijam Vitoļņam, ko Tipiņš pieminēja epizodes sākumā, noteikti būs ļoti sarežģīti šogad atlasīt sastāvs, jo tie visi Mitens, būsim godīgi, izlasē viņš nav īsti par sevi licis runāt. Pasties, Traumaks arī, pagājušajā gadā viņš bija izlasē, bet arī spēlēja 4. maiņā. Arī liks par sevi domāt, varbūt kaut kur augstāk, kaut kādā papildus vairākumā, vēl kaut kur. Es domāju, ka ir ļoti daudz tādi jaunie, kas laužās arī Ravīnski. Mēs pieminējām kaut kādas pāris vairākas epizodes atpakaļ, kurš arī labu sezonu aizvada Somijas augstākajā līgā. Un ir vēl viens jaunais. Jā, kur vēl viens jaunais uz 17 gadīgs Somijas augstākajā līgā. Alberts Šmits, 1+1 6 spēlēs. Es viņu noteikti gribētu redzēt vismaz atlasē. 17 gados spēlēt Somijas augstākajā līgā. Tas tomēr ir kaut kas interesants. 2007. gadā dzimis Džeks. Jukurīt komandā, kur starp citu Baķņa spēlē. Tagad 7 spēles jau ir aizvadījis 2 punkti. Interesanti. Es pat tādu Džeks nebiju vispār dzirdējis. Kāds viņam augums? 1,90 m. Arī liels augums 17 gadiem no Valmieras. 93 kg.
Tas bija Bifels 17 gados. Rekur potenciāli interesants aizsargs. Vienkārši saka, šogad, man liekas, ir tik daudz jauni par spēlētāju, par ko runāt. Un Harijam Vitoļņam būs par ko domāt, iespringt ar savu sastāvu izlases kontekstā. Jā, es skatos, viņš tāds uzbrukošais aizsargs. Viņš tur punktiņus vāc arī junioros. Ir vācis. Tā kā jā, interesanti būs pasakot, es saku, šis pavasars tuvojās, vasara tuvojās, tas nozīmē play-offi, OHL play-offi, NHL play-offi, pasaules čempionāts, hokeja prieks. Tāds kā saldais ēdiens, un zin kā, tas drūmais laiks nomainās ar saules stariem, ar kaut kādiem notikumiem jau tādiem svarīgākiem, ja mēs tā varētu teikt. Rekur, labi, Daugaviņš ar laikam tagad kopā ar Traumaku varēs gatavoties izlasēju atsevišķi, bet mums ir tik daudz, kas spēlēs play-offos, Džeki, kas play-inos un play-offos. Traumaks jau ir Rīgā? Man liekas, ka vēl ne. Vienkārši tas, ka viņam sezona beigusies. Viņi netika play-offā un viņi nav arī tajās pārspēlēs. Viņi tur tieši viņam tur paveicās. Izlīdi, jā, tā kā super. Bet pieskaroties jauniešiem, mums ir vēl Mateiko. Es viņam sakoju līdzi īstenībā. Un Mateiko, viņš ir malacis. Viņš ir malacis. Mateiko ir malacis. Viņš ir ļoti labs fakts. Viņš jaunajā komandā ir atzīmējies tieši tādiem pašiem statiem kā savā iepriekšējā komandā šogad. 19 punkti 22 spēlēs. Skaidrs ir, visiem ir skaidrs, ka viņš ir snipers. Atturot viņa status, viņam vārti, goli ir vairāk nekā piespēles. Diemžēl es nezināšu, cik viņam ilgi ies šīs junior sezona, bet es viņu ļoti arī gribētu redzēt Rīgā uz pārbaudēm. Jā, es domāju, ka viņš nebūs, jo viņu tā kā aizmainīja uz to tas turnīrs ir. Jā, tas memoriāla kaus, ko tieši organizē, man liekas, tieši ir mūsu Oceanic komanda. Viņi tā kā ir organizētāji. Es domāju, ka viņi ir ļoti noskaņoti un pacīnīties diezgan ilgi tajos play-offos. Citanī turnīrā Edgars Kults tika atzīts par labāko spēlētāju sen atpakaļ. Man liekas, arī nav tā, ka Kārsums arī nebija. Tas ir vēl senāk. Tas ir arī tā jau ir dziļa vēsture. Tas nav mūsu bet latvieši kur viņu latviešu uzvārdi tiek celti gaisā, teiksim tā, šajos turnīriņos. Tie turnīriņi, es atvainojos, tur ir viss NHL krējums gājis cauri. Jā, palielam tur ir visvairāk, es domāju, skauti, tur ir visvairāk arī universitāšu un cita veida, nezinu, skatuvi. GM, skatuvi, jā, labi skatuvi jaunajiem hokeistiem un paskatīsimies, ja mums būs par ko runāt, ja mēs atradīsim informāciju un varēsim jums viņu nodot, mēs labprāt to izdarīsim, novēlam arī veiksmi un pasakosim līdzi. Vai ne? Kas mums vēl ir ko pieminēt? Vai mums jau iet uz beigām mūsu? Mums iet uz beigām laiks. Tipiņš grib kaut ko teikt, ja? Tipiņš padomās kādu noslēdzošo provokatīvo jautājumu jums, un ar to arī mēs būsim šo epizodi veiksmīgi iesākuši. Bet jūs varat vēl parunāt, es izdomāšu par ko. Kamēr tu domāji, parunāsim par Tipiņu mīļāko tēmu OHL. Visa līga šogad nedēļa pabeidz praktiski spēlēt regulāro turnīru. Šo sestdienu pēdējās spēles aizvada gan HS Rīga, Zemgale, Mogo, Prizma. Tā kā šo sestdienu noslēdzās regulārais turnīrs un jau 18. martā ir pirmā play-off spēle. Mogo ledus hallē 7:15. Mogo uzņems viesus no Viļņas 7bet Hockey Punks un attiecīgi varēsim jau pašmāju vietējo saldo ēdienu, kā mēs mēdzam teikt, izbaudīt jau tepat pie mums Latvijā. Un noteikti mēs gaidām arī skatītājs aktīvāku iesaisti gan komentāru sadaļā, gan iet dzīvē uz hallēm, jo tomēr varēs paskatīties uz viesiem. Es domāju, ka pusfinālos uzvarētāji ir diezgan potenciāli skaidri. Es tiešām domāju, ka tur jānotiek diezgan lielam fiasko, lai mums arī fināls šobrīd nebūtu skaidrs, un kaut kādā ziņā tas nav visforšākā lieta, ka mēs jau praktiski potenciāli zinām finālu. Protams, tas ir sports, visādi var gadīties, bet tur ir jābūt lielai sensācijai. Jo arī to pašu Daugu viņam uzdeva intervijā, vai viņš plānot uzspēlēt karjeras beigās Latvijas čempionātā atklātajā. Un viņš saka, bet saka, man nav interesanti braukt uz Lietuvu, uzvarēt pa 14-1 rezultātu un braukt mājās. Viņš saka, kamēr tāda liela atšķirība ir starp top komandām, 2 zirgu skrējiens, Mogo un Zemgale, tikmēr viņš saka, nav baigi interesanti. Tāpēc mēs ļoti ceram, ka nākošais gads atgriežas Liepāja, potenciāli atgriežas Daugavpils,
potenciāli kaut kad varbūt atgriezīsies Kurbats, ko mēs arī ļoti Kāda gribētu komanda redzēt. varbūt izstāsies vēl? Nu, tu pa Prizmu? Jā. Nu jā, cerēsim, ka Prizma saglabās Bet savu tās vietu. ir, neviens neko nav teicis. Jā, tas ir baumas, vienkārši mēs pieņemam vērā to, ka Nu, Prizma... nāk pagājuši. Nav teicis, bet Tipiņš ir saņēmis informāciju, ka Prizma nākamgad spēlēs Jahlā. Tas ir skaļš, dzeltens virsraksts. Šāda informācija, es domāju, ka nav oficiāli, bet skatoties to, ka šogad jau Prizma bija baumas, ka varbūt nespēlēs OHL, un šogad netika playoffā, nebūtu arī liels pārsteigums, ja viņi atteiktos spēlēt. Bet no otras puses, man liekas, ka tādai lielai organizācijai kā Prizmai tas ir tāds, nezinu, prestiža un goda jautājums. Tāds piramīdas noslēgums visai lielai hokeja skolai, ka tomēr ir tā virslīga, kur tu vari attīstīties un spēlēt kaut vai vietējā līmenī visaugstākajā. Tipiņi, tu gribi ko jautāt? Jo man ir jautājums Rojam arī. Nu, davai. Prizmas noslēguma sakurā, lai kaut kur tos frontierīšus varētu pārdot. Frontiers, Fišers, Trūk, ko viņi vēl izplatina. Pabeidzu, man ir mans noslēdzošais provokatīvais jautājums. Okay. Es biju tev pajautāt, atgriežoties pa izlasi. Ja? Jā. Pieņemam, ka Merzļīkins un Šilovs tiek plēfā, Demko neatgriežas, tātad viņu uz izlasi netiek. Nu, tad mans jautājums ir tev. Tu esi izlases treneris. Kāds ir tavs trio, kas brauc uz Zviedriju un vēlams sarindo viņu secībā? Varbūt, kurš manuprāt, Gudis. Gudi liktu kā pirmo, ja? Jā. Nu, tad es noteikti, es sākumā izsauktu uz nometni 4 potenciāli vārdsargus, es izsauktu Gudi. Nu, importniekus, kas... Importnieks, nē. Es biju domājis, jaunos neskaitot. Nē, tāpēc saku, es izsauktu Gudi, Mitenu, Grigalu, un es izsauktu Vītolu, kurš spēlē Somijas augstākajā. Tie būtu vēl Punanovs. Punanovs, pareizi. Nevis kārtībā, es vienkārši uzskaitu. Es vispār viņu esmu aizmirsis kaut kā Punanovs kopš, nezinu, es negribētu teikt norietā gluži, bet, zin kā, pa viņu mēs diezgan maz runājam. Tā godīgi. Diezgan maz. Tāpēc varbūt tie būtu tie 5 vārdsargi, kas būtu izlasē. Un tādā kopumā nākotnes vārdā man uz pasaules čempi brauktu Gudis, Mitens un Grigals. Tas būtu mans trio. Nu, vai Vītos, es vēl nezinu. Tas būtu jāpaskatās tajās pārbaudas spēlēs. Tāpēc un Punanovs nē. Viņš spēlē Šveices augstākajā. Apsties, viņam ir 23 spēlēs, 90%. Sorry, nē. Sorry, Punanovs. Es viņu neņemtu. Ne jau tāpēc, ka viņš ir slikts vārdsargs vai kas, bet vienkārši, būsim godīgi, pēdējās sezonas vienkārši ļoti pārliecinoši spēlē Gudļevskis. Un es ticu, ka Gudļevskis var arī nospēlēt visu čempionātu, un tad ir vienalga, ko tu ņem tur līdzi. Jā. Jo, kā mēs zinām, Gudis arī var saņemties uz noteiktu spēļu nogriezni, noteiktu posmu, kur viņš ir pēdējā sezonā pierādījis, ka viņš arī ilgtermiņā var būt labs vārdsargs. Un skatoties uz pēdējiem pasaules čempionātiem, kur mums reāli bieži vien nospēlē viens vārdsargs, un tad kāds varbūt iznāk tikai, kad ir reāli sūdi vai skaidrs, ka tas vairs nav svarīgi vai kaut ko, tad es vienkārši skatos, ka potenciāli viens vārdsargs var nospēlēt visu čempionu, un tad tas būtu Gudļevskis. Interesanti. Tev ir savādāks pieejams? Es nezinu. Es domāju, ka es droši vien paņemtu Punenovu, bet saistībā ar to, ka viņš ir Šveicē spēlē, tomēr Šveicē augstākais līmenis Eiropā un tā. Kaut gan citos podkastos cilvēki runā un saka, ka Zviedrija un Čehija, bet stipri šaubos. Es teiktu, tāpat kā Šveice. Čehija ir tā kā uz pacēluma. Es domāju, ka tur šobrīd arī citos podkastos saka, ka tur ir naudas pieplūdums, ka tur ļoti labi maksā šobrīd, daudz labāk nekā kādu brītiņu atpakaļ. Es ticu, ka Čehija ir ar tādu pozitīvu vektoru, trajektoriju uz augšu. Vai viņi šobrīd ir labāk kā Šveice vai Zviedrija? Es domāju, vēl nē. Bet, ja šāda trajektorija un virziens uz augšu, pozitīvais vektors kādus pāris gadus vēl turpināsies, es domāju, ka viņi varēs pakonkurēt. Es domāju, ka noteikti būs jāpavēro līdz tai pašā Čempionu līgā. Kur tomēr satiekās labākās komandas. Čempionu līga beidzās. Jā, tur uzvarēja Balcers, kā mēs jau pieminējām un apsveicam. Tā kā redzam, šobrīd ir Šveices komanda labākā Eiropā. Jā, daudz saka, ka tas varbūt nav objektīvi mēraugs. Pirms tam bija Zviedru. Pirms tam bija Zviedru. Tad mēs redzam. Un arī Somi ir uzvarējuši, manuprāt, Čempionu līgā. Laiciņā atpakaļ, manuprāt. Bet stāsts ir par to, ka es ticu, ka Čehijas līga kaut kā, ja turpina uzņemt to kursu, ar savu budžetiem, ar hallēm, ar visu pārējo, es ticu, ka viņi varēs pakonkurēt arī tajā pašā Čempionu līgā un parādīt to, ka tā varbūt jau ir top 3, jau varēs top 2 kādu izspiest. Redzēsim. Respektīvi, man būtu duo, atgriežoties pie man būtu duo,
Gudis ar Puninovu, un tad trešo visdrīzāk Mitens vai Gigals pastītos klātienē. Nu jā, ļoti loģiski. Es domāju, ka tas arī ir reāls scenārijs. Es vienkārši pilnīgi aizmirsu par Puninovu, kad tu man viņu atgādināji, un tad jau es vienkārši nevarēju iet atpakaļ. Īstenībā vēl trešo pozīciju es vēl Vītols. Jā, nu tāpēc es saku, tur būtu nometnē būtu 5 vārdsargi. Es viņus visus 5 pasaukt, paskatīties. Noteikti kādu aplaust. Diemžēl kādam tas noteikti, jo mēs zinām, man liekas, tikai 3 vārdsargi brauc. Nu, davai vēl pasaucam Masaļski, Irvi. Viss, kas Latvijā ir bijuši, kas tur nav Umols, vēl varētu uzskapāt. Raitums. Jā, pārāk daudz. Umols ir Krievijai, nemaldos. Nu, tad nahlīgi. Labi, tipija. Labi, Tipija jautājums. Klausies. Tātad, ja jūs abi šobrīd esat Latvijas izlases pirmās, otrās maiņas spēlētājs, stabili, izcili sezonu. Izklausās pēc mums. Ticami? Jā, labi, mēs esam izcili sezonu aizvadījuši Latvijas izlases spēlētāji. Labi. Izcili sezonu Harijs jau ir uzvanījis, pateicis, ka jums jābūt ir izlasē. Jā. Jūs esat dažādas pozīcijas spēlētāji, bet uzbrucēji. Labi. Varat spēlēt visur, bet uzbrucēji. Okay. Kaspars Dauguviņš atnāk atpakaļ. Ir balsošana par komandas kapteini. Vai jūs sēžot ģērbtuvē uz savas lapiņas uzrakstat, ka jūs balsojat, ka Kaspars Dauguviņš ir Latvijas nacionālās izlases kapteinis? Man būtu grūti izvēlēt starp Dāvu mednieku, kas par Dāvu. Ja mēs esam komandas viedi? Nu, Es par Roju arī. Pagaid, mēs taču esam komandas kopā, biedri. jā. Mēs taču esam kopā. Tu tā kā Par Roju balsot. Ok, tātad jūs abi nebalsojat par Kasparu Dauguviņu un uzskatāt, ka Kaspars Dauguviņš nav tiesīgs būt kapteinis atkal. Nē, nu būsim godīgi, viņš būs kapteinis. Mēs ar Dāvu nobalsojot viens par otru un nemainīsim kopējo rezultātu vēl 25 džeku starpā. Tātad jūs Kasparu Dauguviņu galējā atbildi. Jūs neuzskatāt, ka Kasparam jābūt kapteinim. Nē, Es zinu, kā tas būtu pēc kāda laika. Tad jau mēs tur kopā būtu padraudzējušies un tā. Un tad droši vien es nobalsotu par viņu. Jā, nu es arī tieši ar pa viņu balsot. Es tad liku Dāvu mednieku kā asistentu. jā, bet tīri tā informācija, ja viņi nebalso, Vītols treneru kolektīvi izlemj, kurš būs. Bet es sapratu tavu jautājumu. Es droši vien nobalsotu. Vītoliņu morālē mēs nejautāsim. Tas citā epizodē. Labi, Tīpiņ, es jūtu, ka tu sāc uzvilkties. Es domāju, ka Jā. pie šīs pozitīvās nostājas Jāslēdz bodītis. Kaspars Dauguviņš kapteinis, Dāvs mednieks, Rojas Krebels asistenti ar burtiem. Piedod, lai mums atvaino Rodrigo Abols un Roberts Bukars, man liekas, asistenti. Mēs viņus aizstāstīsim, mēs ar tevi. Jā, protams. Jā, protams. un No tribīnē. rakstiet komentāros, jā, kur varētu spēlēt Traumaks, kurš būs Latvijas izlases kapteinis un viņa asistenti. Nē, varbūt jāuzdod jautājums, ko varbūt skatītāji gribētu redzēt kā hokeja izlases kapteini, ja tas nav Daugaviņš. Jo skaidrs, ka mēs jau kaut kādu brīdi sākām aprast ar Ko domu, Balīnski tu gribētu? bet viņš nebūs izlasē. Nebūs. Mēs sākām jau aprast to, ka Daugaviņš pasaka paldies hokejam un nokāpt no tās izlases un no profesionālā sporta nost. Vienkārši mēs jau sākām domāt par nākošo. Un tad varbūt tas ir arī tas jautājums, ko mēs varētu aiziet Ābols. šodien projām, atvadīties. Kurš tad ir nākošais Latvijas izlases kapteinis? Jo ir Roberts Bukarts, kurš ir bijis, man liekas, arī kapteinis. Jā, Ābols. Rodrigo Abols, kurš ir bijis kapteinis. Man liekas, Kristaps Zīle ir bijis kapteinis visās izlasēs, U20, U18 un visā tajās Čau, būtu pēcklasēs. Man liekas, viņš ir bijis visur arī kapteinis. Tā kā tas arī varētu būt potenciāls, kas varētu būt kapteinis. Nu, Ralfs Freibergs arī ir diezgan bijis ilgu juniors. laiku spēlējis arī izlasē, un arī ir tāds, manuprāt, pietiekami vokāls cilvēks, kurš varētu aiz sevis pavilkt grupu ar cilvēkiem. Tā kā jā, rakstiet komentāros, kas jūsu prāt ir nākošais izlases kapteinis pēc Daugaviņa. Un uz šīs pozitīvās nots. Liels paldies, Jā, paldies, ka Mīļie skatījāties, draugi. paldies, ka klausījāties, ka atceramies. pacietāt mūsu un tipiņu. Jā, nu tipiņi pie tipiņa būs jāpierod jums, darbie draugi, jo viņš ir īpašs un bieži vien tie viņa izteikumi ir ļoti provokatīvi, dzelteni un domas provocējoši. Tā kā pierodiet, iepazīstieties un ar viņu kopā tālāk mēs veidosim sadarbību. Viņš jūs izklaidēs. Būsim godīgi, viņš jūs izklaidēs un piedos jaunu šķautni šai skaistai pārraidei. Tieši tā. Un Paldies! tipiņu atkal tu gribi kaut ko teikt. Nu, sāki Paldies. atvadies no visiem Paldies šodien. tā visiem un tiekamies jau hokeja
pagrabā. Kādā pagrabā? Ko tu Labi, atļaujies? davai. Labi, atkal Čau. visu kaut ko. Paldies mums, draugi no Sinotipa. Paldies tev, Dāvi. Tiekamies visu labu tādu tipiņu. Boķis, Tu esi čau. pilnīgs antiņš.